Velospēds aizvien biežāk tiek izmantots nevien kā lētākais pārvietošanās līdzeklis ikdienas gaitās, bet arī atpūtai. Justies droši un komfortabli gan pagaidām nevienmēr izdodas. Vajadzētu tomēr uzlabojumus, tāpēc veloceliņš ir lieliski iespēja, kā uzlabot šo situāciju, gan arī, lai autovadītāji būtu drošāki, ka velo vadītāji tikai nemaisa viņiem, bet, teiksim tā, viņi piedalās arī satiksmē. Eiropā pašlaik tiek izstrādāts jauns velomaršruts no Grieķijas līdz Somijai. Ieguvēja būs arī Latvija. 561 km garš veloceliņš vedīs gar jūras krastu. Apmēram 100 km garumā tas vīsies caur Vidzemi. No tiem 26 km vedīs pa Cārnikavas novadu. Tas, ko mēs šeit esam plānojuši, mūsu veloceļš sākumā bija 19 km, un tagad viņš ir garāks tikai ar to domu, ka, lai būtu lielāks gabals, bet mēs gribam apkārtot kopēju infrastruktūru. Runāt par infrastruktūras attīstību kompleksi, nevis tikai par 1-3 metrus platu taciņu, jo tam nav jēgas, ja nav toaletes, nav atpūtas vietas, nav pieejas jūrai, nav norādes, nav pakalpojums sniedzēju, jo ieguvums ekonomikai būs tikai tad, ja uzņēmējdarbība no tā pelnīs. Jo vienkārši uzbūvēt ielu, viņa nenes pienesumu. Ir jābūvē tā, lai apkārt attīstītos uzņēmējdarbība. Lai gan uzņēmēji stāsta, ka velotūristu skaits aizvien pieaug, pateikt cik nevar neviens. Mums Latvijā nav veloskaitītāju. Un ja Latvijā būtu veloskaitītāji, kas nemaksā lielu naudu, kaut vai Cārnikavā uzlikt veloskaitītāju, jūs paši varētu saprast, cik bija šogad un cik ir nākošgad. Un tas ir pašvaldībai ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem paskaidrot, kāpēc velotūrisms ir svarīgs, jo velotūrists vienā dienā atstāja tur 20, 30, 40 latus, teiksim, atkarībā no uzturēšanās ilguma un vietas un tā tālāk. Turpmāk gan velo infrastruktūras attīstībai izmantot Eiropas finansējumu, ja netiks uzstādīti skaitītāji, nebūšot iespējams. Tie paredzēti arī projektā Eiro Velo 13, kura būvniecība paredzēta nākamajā plānošanas periodā. Aizvadītajā nedēļā iecerēto maršrutu līdz ar vietējiem velobraucējiem iemēģināja arī Eiropas riteņbraucēju federācijas direktors. Fine, it was great. It was a unique experience to ride on the seacoast, on the beach with our own bicycles on the seacoast, and not on a bicycle path, but on the sand on the seacoast. It was really great. We enjoyed very much. Cārnikavieši spēruši arī pirmo soli, izveidojot velotūrismam draudzīgu uzņēmumu zīmi. Mēs esam ieviesuši tāpēc, lai velotūristi braucot cauri Latvijai varētu atpazīt tās vietas, kuras patiešām ir draudzīgas velotūrismam, kur ir izpildīts minimālās pamatprasības, kas vispār veloceļotājiem ir nepieciešams. Tas ir silts ūdens, tā ir vieta, kur izžāvēt drēbes, vieta, kur nomazgāt velosipēdu un vieta, kur pārnakšņot. Ja tās lietas ir, tie kritēriji ir, tad tas ir faktiski draudzīgs velotūrismam. Pirmais jauno certifikātu saņēma Viesunams Medzābaki, kura īpašnieks atzīst, ka par riteņbraucēju ērtībām sācis domāt jau kopš savu uzņēmumu dibināšanas brīža. Es vienmēr esmu bijis veselīgi dzīvesveidu piekritējs, un velotūrisms ir tas, kas viens no izpausmes veidiem. Un, protams, mēs esam apzināti veikuši darbības, lai varētu attīstīt velotūrismu. Šeit ir veloceliņš, šeit ir celiņš uz jūru, šeit ir celiņš par šīm kāpām, kas iet apkārt ezeram Lilasts. Un tā ir apzināta darbība jau no paša pirmās dienas, kas bija jau 7 gadus atpakaļ, kad mēs atklājām šo Viesunamu. Paredzēts, ka turpmāk velospēdistiem draudzīgā uzņēmuma certifikāts tiks piešķirts katru gadu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.